vēlētos vērst vēlreiz jūsu uzmanību. Protams, aicinu jūs paņemt vīna glāzes, savas sulas glāzes un uzkodas, un varbūt tad kopā ar mani iziet tādu kā nelielu informatīvu tūri, kurā es būtībā par katru no mūsu demo vidēm pastāstu pāris teikumus, un tad, ja ir varbūt vēl vairāk dažādi individuālai jautājumi, tad mums īstenībā no katras demo vides šeit ir pārstāvis. Laikam izņemot tikai no mūsu catchboxa un no maza portāla, kas mums pavisam tikai vakar ienāca kā jaunie biedri, bet visi pārējie noteikti ir atvērti jautājumiem, tā kā varbūt tad mēs varam arī sākt. Tātad. Īstenībā varbūt tad sākumā es varu pastāstīt tad par šīm te 4 stacijām, jo mēs esam tādā kā uztaisījuši vairākas kategorijas, tam, lai kaut kā sadalītu šos visus IT risinājumus. Tātad šeit ir bizness, ir sabiedrība, ir inovācijas un startupi un ir arī izglītība un kultūra. Pie šiem datoriem ir iespējams apskatīt visu mūsu IT portfeli, kurā ir vairāk kā 75 dažādi risinājumi no aptuveni vairāk plus mīnus 35 uzņēmumiem, kas ir mūsu biedri. Tā kā brīvajā brīdī droši var nākt arī pie datoriem un apskatīties. Tāpat arī šī te mūsu mājaslapa ir pieejama, protams, arī publiski visiem, jo šis te ir tikai kioska variants. Un tātad šo stendi jūs jau zināt, daudz pie viņa nekavēšos. Mikus ļoti labi pastāstīja par šīm te tūrēm virtuālajām 360. Šeit ir Exigen Services Latvija. Un šeit jūs varat būtībā apskatīt to, ka šeit ir dažādi valsts pārvaldes risinājumi, kā arī biznesa inteliģences risinājumi. Un nākamais ir DEAT. Un var teikt, ka DEAT ir tādi 2 lieli datu centri. Un viens no tiem atrodas Grīziņkalnā, kas ir ļoti interesanti, tas, ka tas atrodas 12 metrus zem zemes, bijušajā padomju bunkurā. Tā kā tas, manuprāt, ir ļoti tāds ievērības cienīgs fakts, ko vēlos īpaši izcelt viņiem. Un nākamais stends ir DEAT. Tāpat ar e-klasi. Domāju, ka var teikt praktiski, ka viens no mums zina to, kas ir e-klase. Tā ir virtuālā dienas grāmata, kura ir speciāli paredzēta skolāniem, vecākiem un arī skolotājiem. Tātad aicinu tālāk. Tā kā vakar tikai viņi ieradās. Šeit ir mazs portāls 3D printeris. Man ir tiešām ļoti liels prieks, ka viņi ir pie mums, jo var teikt to, ka viņi ražo ne tikai tos objektus, kas ir iekšā šeit uz vietas, bet arī pats printeris tiek ražots Latvijā. Un, ja nemaldos, viņiem ražot bija Čiepakalnā. Un šeit arī, protams, ir iespējams paņemt materiālus. Un vairāk varam sīkāk uzzināt par viņiem. Tā kā man vēl diezgan jāsamācās par viņiem, jo viņi tikai vakar pie mums ienāca. Tātad, dodamies tālāk. Tālāk ir Telekoms ar aplikāciju, kura ir izveidota sadarbībā ar Rīgas biržu. Un tās mērķis ir tādā veidā ar aplikācijas palīdzību varbūt vairāk piesaistīt tieši jaunatni, kuriem varbūt jau pēdējā laikā ir zudusi interese par bibliotēkām, es atvainojos par muzejiem. Un tādā veidā viņi var apskatīt aplikāciju telefonā un arī varbūt pēc tam viņiem rodas interese aplūkot šos visus eksponātus arī Rīgas birža. Un nākamais ir Datakom ar Kolibru, arī pie kura īpaši ilgi nekavēšos, jo par šo bibliotēku digitalizācijas sistēmu jau ir izrunāts diezgan daudz. Un tieši tāpat ir arī ar DPA. Šis ir tas stends un tas ekrāns, pie kura jūs varat apskatīt savu aptuveno dzimšanas gadu, kā arī, protams, dzimumu un skatīties šeit statistiku, kāda ir bijusi, cik vīrieši, cik sievietes. Jā, šis vairāk tāds kā spēles elements šeit ir tādai nopietnai drošības sistēmai parādīts. Nākamais stends mums ir Real Sound Lab, kurš būtībā piedāvā tādu kā audio ekvalaizeri kopā ar programmatūru latvisku, kur sadarbojoties būtībā ekvalaizerim ar sistēmu, ar programmatūru, tiek pacelts skaņas līmenis vairākas reizes, un tas varbūt vairāk
ir domāts tam, lai, teiksim, nu, tā kā varbūt ar zemākām izmaksām tīri ražošanā var panākt maksimāli labāku efektu. Tāpēc es ļoti veiksmīgi vēlos vērst uzmanību uz mūsu veselības stūrīti, jeb Healthy Corner, kur šajā brīdī ir iespējams apskatīt ergonomisku, būtībā darba vidi ar ergonomisku krāslu, ar ergonomisku pēli un arī galds, kurš ir regulējams augstāk zemāk, vienkārši mums šobrīd mūsu IT.Cares logo nedaudz priekšā ir. Bet nākotnē tur būs iekšā Meditech. Kāds risinājums, tas vēl ir izstrādes procesā, un šobrīd es izvairīšos sīkāk skaidrot, kāds tas būs. Viņi paši noteikti tad varēs pastāstīt. Tā, mēs varam virzīties tālāk. Varbūt neliels stends, kas ir drusku zemāks, es vēlos vērst uz šiem sumo robotiem. Šie, protams, nav tie lielie slavenie sumo roboti, kas ir uzvarējuši pasaules čempionātā, bet tie ir prototipi un ETU studenti tos ir tā kā uztaisījuši, lai arī parādītu to, ka īstenībā ar hobiju ir iespējams sasniegt arī pasaules līmeņa sasniegums. Viņi ir veidoti tā, lai viņi būtībā identificētu pretiniekus, tad parādīšu. Šeit ir poga ieslēgt, un tad pirmā poga. Jāpagaid, ka viņi ieslēdz, jo viņiem tās ir kaut kādas 4-5 sekundes, tad viņi sāk griezties. Ieslēdz, zināt, tad es tev varu palīdzēt. Viņš nav ieslēdzies iekā tur, tad varbūt rokās šo te, un tad es paņemšu ieslēdz. Tā, bišķi jāpagaida, un tad viņi ir jānoliek pēc otram pretī, un viņi ir veidot tā, lai viņi nosaka pretinieku un izstumj viņu ārā no ringa. Nu, tā kā īstās sumo cīņas. Tātad liekam reizē, jā, un tad viņi tūlīt uzbūs to. Tas process ir ļoti ātrs. Ja rīks būtu lielāks, domāju, ka mēs varētu arī varbūt savu veidu totalizātors rīkot ar, piemēram, dažādiem karodziņiem, kurš uzvedēs. Bet tā kā tā sacīcība noteikti kā ātri, tad īsti. Domāju, ka nav jēgas. Tālāk varbūt stends, kas arī nedaudz ir apslēpts cilvēkiem. Tas arī ir DPA stends. Ar viņu jau pieminēto kapčurim, kas ir kā paroļu aizstāšanas programmatūra, ar kodu palīdzību var ielūkoties sistēmā un neizmantot paroles, nerakstot arī fizisku datus iekšā, kā tādā veidā nodrošināt datu drošību. Tilde, šis ir slavenais tildes tulkotājs, mašīnu tulks, un par kuru jau Rikards ir izstāstījis, un šeit arī Doms ir gatavs atbildēt uz visiem jautājumiem. Un Laura arī, jā, es pilnīgi arī aizmirsu, jo mums bija doma, ka Laura arī būs, bet nevis šādā formātā, bet kā īsts stends, kura varēs atbildēt uz dažādiem jautājumiem, lai gan angļu valodā, ne? Angļu valodā, bet par biblioteku. Bet viņi ļoti daudz ko zinās, tā kā īstenībā. Tad par to informāciju noteikti vēl būs, bet var nākt aprunāties jau arī tagad ar viņu un uzdot viņai dažādas jautājumus. Tādā veidā varbūt arī angļu valodas prasmes pilējot. Tā, kas mums vēl ir palicis? Nu jā, ir mūsu catchbox, ko es jau pieminēju, kas arī Latvijā ražot produkts, kas ir, varbūt, ja neteikt inovatīvs, tad vismaz Latvijā tas ir ražots noteikti. Un es domāju, ka šādā veidā ir iespējams padarīt arī konferences un dažādus seminārus, kas sākotnēji šeit ļoti nopietni. Varbūt tomēr parādīt, ka mēs varam būt radoši un interesantā veidā pieiet arī varbūt savā ziņā nopietnām lietām. Tā kā man šķiet, ka es tagad skatos apkārt, man šķiet, ka laikums izgāja ļoti aši cauri visam. Tā kā paldies jums, skatītāji, paldies klātesošiem. Es vēlētos teikt arī dažus atpakaļ vārdus skatītājiem. Tā kā šobrīd, lai gan mēs tiešām neesam pieejami visai sabiedrībai, bet mēs jūs ļoti gaidīsim ciemos pēc 1. jūlija. Un tad es domāju, ka mums noteikti būs arī daudz jaunas lietas, kas būs ienākušas demo centrā. Ir jau vairākas idejas, bet tās es pagaidām neatklāšu. Tāpēc ceru, ka pārsteigšu jūs patīkami un tad uz tikšanos pēc 1. jūlija. Paldies!